Labdien! Armand, prieks jūs satikt klātienē. Man arī. Prieks atrasties šajā superīgajā, skaistajā, iekoptajā sporta laukumā. Redzam jau, ka Kyoto traktors strādā. Jā. Varbūt varat nedaudz pastāstīt pāris vārdos. Traktoram nekāda vaina nav. Strādājam. Atsauksmes ļoti labas, teiksim, no strādniekiem. Process turpinās. Bija pašvaldībā iepirkums, pēc cenu aptaujas, vinnēja Kyoto. Un redz, kur viņš ir. Piegādes process bija ļoti labi, ātri, kvalitatīvi, apmācība bija ļoti nopietna, un atsauksmes arī pēc tam izsaucām pārstāvi vienreiz, lai vēl labāk mūs apmācītu. Es saku, ļoti labi. Servis tepat atbrauc, viss izdarīja, viss apkopa. Tātad servis Pirmā apkopa, jā. Sveiks, Dimitrij! Varbūt tev ir kaut kādi iespaidi par Kyoto traktoriem un var nedaudz pastāstīt vairāk? Es, teiksim, eksploatēju šito traktoru visu gadu. Ziemu mēs vācam sniegu, pa pavasarī mēs kiemējam zālīti. Traktors ir ērts, viegli lietojams, labām lietām, ko var pateikt. Tas ir kondicionieris, saule spīd, karsti, un tad kabīnā diezgan viegli atrasties, un pa ziemu ir krāsns. Ir krāsns, ir siltums, tātad, jā, viss, kas vajadzīgs komfortablai strādāšanai. Jā. Paldies, ka padalījies savā pieredzē. Tieši šeit, sporta laukumā, Piņķos. Paldies Dimitrijam. Super!